Nu ko, otrās dienas noslēguma tāda, principā tā kā pēdējā daļa ir pienākusi. Paldies jums visiem liels par izturību. Bet tāda, es domāju, kolosāla daļa, kur mēs varam padiskutēt, parunāties par mums svarīgajām lietām. Tāpēc šoreiz mēs darīsim otrādi. Šoreiz mēs no otras puses sēdēsim. Un pirmo aicināsim, protams, Lindu Šelderu no Švenka Latvijas. Vēlreiz tepat droši. Tad arī Baivu Cēmeri no Latvijas Energo sagaidām arī ar aplausiem. Nākam droši šeit sēžamies. Dagnijas Krebel, Vizemes slimnīca. Un Elīna Pentjuša no Trodo. Arī sagaidām ar aplausiem. Jā, šo diskusiju mums moderēs. Te laikam ir sacensība par oriģinālāko vai garāko amata nosaukumu. Šoreiz tā ir neviena cita kā Eiropas darba, drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta vadītāja Latvijā. Linda Budzīnska, sagaidām arī viņu ar aplausiem, dāmas un kungi. Liene Budzīnska. Es pateicu savādāk? Linda. Man ir ierakstīts Linda. Jā, vai ne? Atvaino. Bet jā, tātad pēdējā noslēdzošā diskusija šodien. Jā, paldies. Labdien tad vēlreiz visiem. Mēs esam tiešām nonākuši pie mūsu pasākuma noslēdzošās daļas un tātad paneļa diskusijas par to, kā uzlabot darbinieku psihoemocionālo stāvokli darba vidē. Mēs dzirdējām daudz brīnišķīgus piemērus no uzņēmumiem. Un, ja pamanījāt programmā, arī Māris vairāk kārt teica, šī sadaļa saucās iedvesmas stāsti. Un mēs patiesi tā arī domājam, ka jūs ar saviem stāstiem iedvesmojat citus, darīt labāk, darīt vairāk savu darbinieku labā, savu darbinieku labbūtības labā. Jā, un mēs varam sākt ar tādu vienu jautājumu, kas droši vien ir būtisks ikvienam klausītājam. Es ceru, kas mūs klausās un šeit klātienē. Mēs zinām, ka darba vidē pastāv ļoti dažādi darba vides riska faktori un tā parasti, ja varētu teikt, to ietekmi. Mēs redzam, varam saredzēt, varam izmērīt, taču psihoemocionālie riski ir tie, kas ir, mazāk pamanāmi un izpaužas tā ilgtermiņā. Un tas jautājums būs tāds, kur jūsuprāt katrā no jūsu stāstiem, no jūsu uzņēmumiem un kopumā vispār būtu jāatrodas tad organizācijas šajā prioritāšu līmenī. Cik tas ir būtiski? Jebkurš, kas ir gatavs, Elīna ir gatava. Prioritāšu līmenī. Tātad mūsu uzņēmumā vissvarīgākais ir klients un arī darbinieks ir mūsu klients. Neviens cits šos klientus neapkalpo kā mūsu darbinieks, līdz ar to mēs skatāmies vienmēr šos rādītājus un jebko, kas ir saistīts ar labbūtību un cilvēka pašsajūtu darbā, tikpat svarīgi kā finanšu rādītāji. Jā, paldies. Es arī uzskatu, ka viennozīmīgi pašā augšā, jo cilvēks, kam pašam nav laba šī psiholoģiskā sajūta, labs dvēseles stāvoklis, viņš nespēs sniegt kvalitatīvu palīdzību nevienam pacientam. Gribētu teikt, sevišķi jūsu nozarē, kas ir medicīna, kur ir cilvēks cilvēkam un kur tas ir ļoti būtiski. Jā, tieši tā. Tieši tā. Jā, paldies. Man ir diezgan grūti atbildēt uz šo jautājumu un paskaidrošu, kāpēc. Es pat nezinu, vai šādā griezumā uz viņu vispār var atbildēt. Manuprāt, tas ir vienkārši pašsaprotami, ka cilvēks darbā jūtas kā cilvēks, kuru ciena, kuru pamana, kuru novērtē. Un atkal subjektīvi mums katram var būt atšķirīgas sajūtas par to, kā tas ir. Bet, manuprāt, tas ir vienkārši pašsaprotami. Jā, cilvēks ir prioritāte numur 1, ja mēs domājam par
tādu darba vietu, kurā mēs gribam redzēt tādu ilgtermiņā izaugsmi. Ja mēs gribam, nezinu, kaut ko, es iedomājos, varētu salīdzināt kaut kādu projektu tipā darbi, jāizdara viss ātri, tur droši vien te prioritāšu sarakstā kaut kur citur, bet ja uzņēmums pastāv ar mērķi pastāvēt ilgi, un tā būtu tāda normāla uzņēmuma politika, tad cilvēkam ir jāizvirzās prioritāšu augšgalā, jo mākslīgais intelekts, tehnoloģijas, visa jauno laiku attīstība, mēs paveiksim darbu ar šī tehnoloģija palīdzībām, bet cilvēks ir vienīgais, kas šim darbam var piešķirt pievienoto vērtību. Un te ir tas jautājums, vai mums to pievienoto vērtību vajag. Un ja vajag, tad mums vajag cilvēku un veselu cilvēku. Jā, un ne tikai fiziski veselu, bet lai cilvēks arī justos labi un psihomedicināli šī vide būtu tāda, kur cilvēks vēlētos strādāt, kā jūs teicāt, iepriekšējos stāstos par to, kādas ir mainības vai ne darbinieku lielas mainības. Tas liecina par to, ka jūs darāt, katrs no jūsu stāstā mēs dzirdējam to, ko jūs darāt darbinieku labā. To jau īstenībā mūsdienās ļoti jūt. Kādreiz tur visi strādāja vai kolhozā Nākotne vai Draudzība vai citā tam līdzīgā iestādījumā, un tur visiem pēc būtības bija vienāds darbs. Vienalga, kur tu gāji, tev bija tās pašas garāžas vai tas pats traktors vai vēl kaut ko. Tagad tomēr tas cilvēks un tās viņa vērtības, tā ir tā konkrēta spējas priekšrocība, kas uzņēmumiem ir dota, un ja viņi par to rūpējās, tad viņi vienkārši var cerēt, kā līdzīgi kā Elīna teica, es to pieminēju, ka tev vienkārši nebūs problēma piesaistīt to darbinieku arī šajos izaicinošajos apstākļos. Tā ir organizācijas izvēle. Jā, paldies. Un, lai jūs varētu veikt visus šos pasākumus, par kuriem jūs stāstījāt, droši vien ir nepieciešams kaut kāds tas izējas posms vai punkts uzzināt par to, kādas vajadzības, problēmas darbiniekiem pastāv. Un tas jautājums būtu tāds, cik darbinieki ir gatavi runāt par psihoemocionāliem riskiem, par to līmeni uzņēmumā, tas, kas viņiem būtu vajadzīgs, cik droši cilvēki var nākt un runāt, vai kā savādākā veidā nododot šo ziņu. Varbūt iepriekšējos stāstos stāstīja par to, ka kādreiz cilvēkam jautā, kā jūs jūtaties, viss ir labi, bet cilvēki paliek arvien drošāki, varbūt tas ir saistībā arī ar kādām paudžu maiņām, ka cilvēki nāk un runā. Kā jūs varētu vērtēt, tad, cik droši ir cilvēki runāt un stāstīt par problēmām darbietās saistībā ar psihoemocionāliem riskiem? Man nāk prātā, es meitenēm pusdienu pārtraukumā stāstīju, mums ir tādas pankūku nedēļas 3 reizes gadā. Un šīs te pankūku nedēļas ir tādas ļoti labas reizes. Cilvēki uzsap sev pankūku, un viņi paliek laimīgāki, jo viens cilvēks dara laimīgs, un viņi sāk runāt. Un, protams, ka turpat tās dzīvojās HRs. Un, tā netīšām. Un arī ēd pankūks un prasa, kā iet un tā. Un cilvēks stāsta. Un es tiešām priecājos, ka mūsu uzņēmumā ir tā vide tāda, kur es jūtos tā kā tajā rīlā, kur es gribu piezvanīt savai skolotājai, pateikt, man maksā par to, ka es visu dienu runāju. Jo cilvēki tiešām, viņi nāk un stāsta, un nāk ne tikai darbinieki, nāk arī vadītāji, un ir dažādas problēmas, un man gribētos teikt, ka viņi droši jūtās, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka tev ir kam pateikt, ka nav tā, ka tu esi jau uz izejas sliekšņa, un tad, es tagad exit intervijā jums pateikšu, ko es patiesībā domāju, ja, bet kad mēs varējām nenonākt pie šī tā kā radīt tās iespējas kaut vai ar ēdienu palīdzību, kur pateikt, vai pie kafijas, vai kaut kur tu patiešām var noķert. Klau, izstāsti. Es atceros, tev bija tas pastāst, kas ir noticis, un viņš tiešām arī pastāsta. Jā. Pateikt un būt arī uzklausītam.
Un turpināt klausīties. Jā, protams, nevar uzreiz skriet projām, paprast jautājumu. Atbildi nesagaida. Jā, ir jāiedod viņam kaut kāds virziens cilvēkam, jo mums HR nevienmēr ir visas atbildes, kas ir jādara, bet mēs vismaz zinām, kur varētu potenciāli meklēt šo atrisinājumu vai pie kā vērsties, kurš zina, kā palīdzēt, jo pārsvarā var palīdzēt tomēr. Paldies. Mums arī ir ļoti daudz dažādu ziņošanas kanālu, gan šeit gadījumi ziņojumi, gan psihologs, gan arotbiedrības. Protams, ir arī nereti tādas situācijas, kad jau mēs novēlot uzzinām kaut ko, kad, piemēram, ir noticis nelaimes gadījums, jo arī tad analizējot šīs sekas, kā jūs zinat, vairs nedrīkst būt cēlonis neuzmanība. Tas nozīmē, ka nelaimes gadījums nav izmeklēts līdz galam, jo šim cēlonim arī ir iemesls, un tad parunājot jau sīkāk, mēs uzzinām gan par komunikācijas problēmām, piemēram, ar jauno apsargu vai, piemēram, paša cilvēka personības īpatnības, vai atkal ir mājās kaut kādas problēmas, kādai cilvēks ir vai nav nonācis pie šī sekām jau, kad ir noticis nelaimes gadījums. Tā kā, jā, un vienmēr arī cilvēkiem to atgādinam, kad nākat un sakat, mēs noteikti varam atrast ceļu, kā palīdzēt. Un kāds ir tas veids, kā jūs aicināt cilvēkus? Nākt un teikt. Arī aci pret aci, tad arī visās sapulcēs, kas vien ir, visas tikšanās, kas ir, un arī atgādinot katrā instruktāžā, kas mums notiek, kad es esmu šeit, nākat un sakat, un, protams, ir arī cilvēki, kad ir bijis gadījums, ka cilvēks nāk un saka, Dagnie, jūs mana vienīgā naģežda. Bet es arī cenšos tiešām uzklausīt un palīdzēt, jo vienmēr ir jāuzklausa abas divas puses, jo nevienmēr tas, kas pirmais pie tevis ir atnācis, tā viņa taisnība ir tā vienīgā pareizā un absolūtā. Ir vajadzīgs abu divu pušu viedoklis, un bieži vien turpat ir vainīgs vēl kāds trešais, kas to visu kurina un priecājās. Tā kā tā. Paldies. Jā. Es runāšu par klientu apkalpošanu, par to jomu, kur es atrodos. Un, sarunas, jā, fine, forši. Tāpat laikā ne visi mēs esam gatavi runāt. Un tas ir normāli. Mēs katrs esam savādāks, mēs esam atšķirīgi, un tur jau ir tā mūsu burvība. Tāpēc viena lieta ir, tagad nākam draudzīgi pēdam un parunājam. Ja? Un cita lieta ir, kad vienkārši ir tā kā sistēma. Ir sistēma, kur tu labi zini, kā tas viss notiek. Piemēram, ja tu saskaries ar kaut kādu kļūdu, kas šobrīd ir, un bieži vien mēs, kolēģi, pa kļūdām mūsējām uzzinām no jums, no jūsu zvaniem. Jūs esat pirmie, kas mums pasaka, ka mums kaut kas ir aizgājis šķērsā. Un katrs konsultants skaidri zina, kā par to kļūdu noziņot, kas tālāk notiks, cik tālu viņam ir jāizdara, cik tālāk izdarīs viņa vadītājs vai atbildīgie cilvēki. Ir arī klaču čati. Tā kā vienkārši kaut ko paķiķinamies, tur kaut kādas humoriņus. Ir arī, protams, nelieksimies čati, kur mēs arī jūs citējam, ja? Tos teikumus, ko jūs man pasakat, mēs viņus iemūžinām kaut kur, ja? Kas arī kaut kādā veidā mums palīdz izreaģēt un tā kā atspriegot to situāciju. Protams, katram kolēģim ir viens pret viens sarunas ar vadītāju. Mums cita starpā arī ir ļoti spēcīga arotbiedrība, kas pie nepieciešamības iesaistās kaut kādās situācijās. Ir ideju banka. Ir iespēja iesniegt kaut kādu savu domu, vienkārši viņu palaist kosmosā. Ja? Klau, man liekas, ka šits mums riktīgi nestrādā. Ja? Un es ar to staigāju, man tas varbūt ļoti nepatīk. Un tas arī ir viens no riskiem, ja? Kas var radīt man kaut kādu rūkšanu un pūšanu. Un tad es tā kā palaižu to domu kosmosā, un cilvēki, kas ir šajā jomā tālāk speciālisti, viņi izvērtē, un es vienmēr saņemu atgriezenisko saiti. Un, manuprāt, šis ir droši vien tas svarīgākais no visa tā mana stāsta – iedot atgriezenisko saiti. Tā kā, kas ar to notika? Vai tur kaut kas notika? Vai tā bija forša ideja un mēs viņu realizēsim? Varbūt tu gribi iesaistīties? Vai arī mēs saprotam, ka jā, tas ir sāpīgi, tas ir slikti, bet mēs, diemžēl, to neko nevaram izdarīt.
atgriezniskā saite, manuprāt, ir pats svarīgākais darbā. Es varbūt pajautāšu vēlreiz, kas ir Ideju banka? Kā tas praktiski notiek? Praktiski tur ir vesela sistēma, ja? Tā kā nekas nav vienkārši. Bet jā, Ideju banka ir e-pasta adrese, vai arī, man šķiet, mums portālā mūsējā, iekšējā, nevis tajā, kuras jūs reklamēju visus doties, ir vietiņa, kur es varu piereģistrēt. Tātad man šķiet, ka šis un tas, vai tas un tas, ka tam un tam būtu jānotiek. Un tālāk kolēģi saņem šo manu aprakstu, kā es viņu tur sapratu un pratu uzrakstīt. Un attiecīgi tiek piesaistīti speciālisti, tiek atrasta funkcija, uz kuru šis attiecas, un šī ideja tiek izvērtēta, un viņas tiešām reāli arī tiek vērtētas. Tas tiešām tā arī es zinu cilvēkus, kas to dara. Ja? Viņi tur sēž pēc tam sapulcē un reāli vērtē. Ja? Tā kā viss tiešām notiek. Un pēc tam tām idejas iesniedzējam, viņam atnāk atgriezniskā saite, atkal oficiāli no sistēmas par to, kas tad tālāk notiks ar to viņa ideju. Un idejas tur var būt dažādas. Gan ļoti tehniskas, kas attiecas tieši uz kaut kādām lietām, kas ir jāsakārto, gan arī idejas par to, ka, mums šķiet, ka mēs saņemam pārāk maz informāciju par to un to. Tad arī šo informāciju mums iedod. Lieliski, jā, paldies. Mums arī tas viss ir. Bet es gribēju padalīties ar tādu specifisku pieredzi, ko es nesadzirdēju, bet arī jūs varbūt atskārsiet, jums tas arī ir. Bet tas, kā mēs nodrošinām to, ka darbinieki izsakās, es teiktu tā cieņpilnās darba vides praktizēšana ar klātesamību tajās vietās, kur darbinieki strādā. Nevis sagaidīt, ka viņi atnāks pie tevis uz kabinetu, tur, kur sēd tu, bet aiziet tur, kur atrodas viņi. Tās mūsu redzams, jūtams līderības vizītes, kur mēs dodamies uz katru vietu, kur cilvēki strādā, viņu darba apstākļos, viņu ikdienā un runājam ar viņiem viņu valodā. Bez pankūkām gan, bet mums ir, kad mums ir sezonas atklāšanas un aizvēršanas brīži, kur viņi vāra paši zupu, un tad viņi aicina mūs, un mēs pie zupas. Un katrā vietā ir sava specialitāte. Viena taisa lašu zupu, viena taisa dārzeņu zupu, cita taisa citas zupas. Un tajās reizēs tu tiešām uzzini to, ko viņi ikdienā nestāsta, vai par ko viņi ir domājuši, ka to tāpat visi zina, un vai nerisina, vai tas ir mazsvarīgi. Un tad tu vienmēr nonāc līdz tai sarunai, ka pat ja tev šķiet, ka visi jau visu zina, tā sistēmas izmantošana un tā paziņošana sistēmā, lai tas kļūtu par nevis vienkārši kārtējo klaču, bet tiešām ziņojumu, kuru izskatu un kurš iekļūst tai tavā darbu kārtībā un arī atbildēšanas kārtībā, tas ir ļoti svarīgi. To mēs skaidrojam cilvēkiem, ka tāpēc arī ir sistēma, kas palīdz tam notikt. Un, manuprāt, arī tā cieņpilnā vide, pastāstīšu savu pieredzi. Pirmkārt, es ļoti daudz dzirdu, kad Linda, cik forši, ka tu atbrauc, tagad es tev stāstīšu visu. Viņš jau var arī ikdienā vispār man pastāstīt, bet viņam vajag to sajūtu, ka tu esi atnācis pie viņa. Nevis viņš pie tevis, pie viņa tu esi atnācis. Un man ir bieži gadījumi arī, un es domāju, ka tā ir arī to cilvēku ikdiena, diemžēl arī, ka nav jau viss baigi grožaini, dažkārt ir arī smagie procesi uzņēmumos, kur ir disciplināri sodi. Arī mums tāda ir, un nevienmēr tu vari runāt tikai par jaukajām lietām. Tev dažkārt ir jārunā arī par tām lietām, kaut arī tev ir tā pilnā uzticība, bet dažkārt to uzticību tu esi tur, viņa ir sašķobījusies, tev ir jārunā par nopietnākiem jautājumiem. Un es teiktu, ka laikam tās, cieņpilnās vides, droši vien tāds ekscelents, varbūt atskārtums man pašai bija, kad pēc lietas, kad mēs skatījām disciplināru lietu, kad jau bija viss jau izvērtāts, paskaidrojums, sarunas, viss noticis, arī arotbiedrība bija iesaistīta un vispārējais. Mums bija saruna, kad es jau devu šo disciplināru lietas rīkojumu, es skaidroju to uzņēmumu pozīciju, darbinieks skaidroja, kāpēc viņš tā ir izdarījis, mēs sapratāmies, viņš parakstīja rīkojumu, un tad beidzās šī saruna. Un nākamajā sarunā viņš ar mani dalījās par ļoti personīgu jautājumu, kas ir skāris viņa ģimeni.
Un viņš jau bija to procesu par to disciplināru lietu, viņš jau bija nolicis tajā plauktiņā, tas ir atrisināts, jo ne jau tikai organizācijai ir nepatīkami izteikt to disciplināru sodu, īstenībā darbiniekam arī ir svarīgi to jautājumu atrisināt. Tad, kad tas ir beidzies, tas ir atvieglojums. It sevišķi gadījumā, ja viņš nav atbrīvots, bet viņam ir tā iespēja. Un tas, ka viņš nāca un stāstīja par to savu personīgo jautājumu, dalījās, un viņš manī redzēja to uzticības personu, kam viņš to var pastāstīt, man liekas, tas ir tas līmenis, kas mums ir jāpanāk. Mēs saprotam, ka organizācijā būs arī smagās sarunas, jo tā ir arī organizācija ikdiena, bet pēc tam smagajām sarunām tu vari kļūt atkal tā otra puse tam darbiniekam, tas atbalsts, turpināt vienkārši kopā strādāt un risināt tos jautājumus un tā skaitā arī dalīties. Man liekas, tas ir tas, kas mums ir jāpanāk. Jā. Patiesi, un es gribēju jautāt par dažādiem monitorēšanas, varētu teikt, rīkiem, kādā veidā jūs saņemat šo atgrieznisko saiti no saviem darbiniekiem, bet jūs katrs jau par to teicāt. Tāpēc es varbūt tādu nelielu sadaļu no šī jautājuma, vai jūs šajās aptaujās vai kā savādāk jūs noskaidrojat informāciju, uzzināt kaut ko jaunu no darbiniekiem, ko jūs līdz šim neesat pat iedomājušies? Katru reizi. Man liekas, katra diena mūsu profesijās ir jaunatklāsmes diena, tāpēc, ka katrs cilvēks, pirmkārt, tā ir milzīga bagātība, ka mums tie cilvēki ar visām tām viņu vajadzībām, idejām ir, un mēs jau arī veidojamies līdz ar cilvēkiem, un jaunumi tur ir visu laiku, gan par to, ko viņi ir novērojuši un tam līdzīgi, un divējādi viena ir tie, kas ir tiešām jau tās idejas un uzlabojumiem, kur tie cilvēki var pateikt, un tu tiešām no tās savas pozīcijas par to nebija iedomājies, bet viņam tas ir svarīgi. Un otra lieta, ka viņš kaut ko nav izpratis, kā lietas strādā, un tad tu viņam var palīdzēt, bet jā, katru reizi kaut kas jauns. Jā, ir kaut ko piebilst klāt? Mēs tādā rātnā secībā, vai ne? Jūs varat mainīties droši. Jā, protams, katru reizi, kad tu uzdod jautājumu, tev ir jābūt gatavam, ka tu vari saņemt arī negaidītu atbildi. Droši vien tā tas vienkārši ir. Mums identiski. Vienīgais es arī tieši tāpatās kā Linda vienmēr arī šim te darbiniekam pajautāju, kā mēs to varam atrisināt. Jo bieži vien viņam jau pašam ir arī rezultāts. Un mēs no malas uz to varam skatīties kaut kā savādāk, bet viņš iekšķienē, esot tieši konkrētajā situācijā, var dot daudz vienkāršāku, lētāku un labāku risinājumu. Praktisku risinājumu. Jā, tieši tā. Esot tur, cilvēks ļoti bieži vislabāk arī zina, viņš ir šajā situācijā. Ne? Jā, tas tā kā ļoti vērtīgi uzklausīt un faktiski izmantot darbinieku idejas uzņēmumu labā. Jā. Jā, neviens jau labāk nezina, kā veikt darbu, kā pats darbinieks. Un ir viena tāda forša lieta, kas mums ir. Mums pa visu biroju, pa visu noktavu ir izlīmēta QR kodi. Un mēs no sākuma domājam, vajadzēja QR kodu nelaimes gadījumiem, tad vēl kaut kādu gandrīz notikušajiem, tad vēl kaut ko sūdzībām un tā. Un es saku, taisam vienu QR kodu, un lai raksta visu. Gan jau mēs paši klasificēsim. Un ir tik forši, ka tas viss sākās tur ar kaut kādām tādām interesantām sūdzībām, ja? Bet, kad darbinieki tā skatās, man tā kā atbildēja. Kāds izlasīja. Es paziņoju, ka tur tūlītās tas plaukts sagāzīsies, viņa vajadzētu nostiprināt, kāds uzklausīja, salaboja, un vēl visiem pateica, ka tas bija es, kas to pateica. Un šod, jā, es labais. Un mēs esam šobrīd tādā līmenī, kur darbinieki mums to QR kodu izmanto arī. Ļoti gribētu, lai ūdens aparātam blakus būtu arī kvasa aparāts. Vai citu tēju mēs gribam. Jā. Jūs esat dažāda līmeņa vadītāji savos uzņēmumos, departamentos. Vai jūs gan savās prezentācijās jau pieskārāties tām, un arī dienas pirmajā daļā par to runāja mūsu viesi. Kāda vai cik liela ir tā loma psihoemocionālo risku mazināšanā tiešajiem vadītājiem un organizācijai augstākajā līmenī?
cik tas ir būtiski un cik un kādā veidā jūs to ietekmējat. Cik tas ir būtiski? Jā. Ļoti būtiski. Mums ir principā, kas raksturo uzņēmumu, ja tur ir svarīga labbūtība, ka personāla pārstāvis arī ir uzņēmuma valdē. Un, jo ja tu neesi valdē, tad tava balss ir, skan daudz klusāk nekā tā būtu, sēžot pie visiem pie viena galda. Un ja personāla vadītājs arī atrodas kopā, tātad tas ir svarīgi. Un ja tas ir svarīgi, tad personāla vadītājiem ir arī autoritāte šo nest tālāk pie pārējiem vadītājiem, lai ieviestu šīs te labās prakses un arī prasīt atbildību par to, jo savādāk, kas tu tāds esi, kāpēc tu vispār man kaut ko prasi. Man priekšnieks teica, ka tā nevar darīt. Jā, tad. Es gan neesmu vadītājs, bet uzskatu, ka tiešiem vadītājiem ir vislielākā loma, jo, piemēram, ētikas komisijā nonāk tikai tie strīdi, ko tiešais vadītājs nav pats pratis atrisināt. Tātad sākotnēji mums visiem ir jāvēršas pie tiešā vadītāja, tāda ir uzņēmuma kārtība, un tikai tad, ja viņš pats netiek galā, tad tiek iesaistīti citi spēki. Tāpēc mēs apmācam arī vadītājus gan par šīm te komunikāciju prasmēm, gan visu pārējo, lai katrs darīt savu darbiņu, un viņš jau to savu kolektīvu pazīst visvairāk. Viņš zina gan viņa ģimenes problēmas, gan ģimenes stāvokli, šīs dažādās situācijas un vēl viss, un varbūt no tā arī izriet daudz situācijas, kādai cilvēki šādi vai tādi rīkojās. Un tad jā, tās ir viņa zināšanas un prasmes tikt ar to situāciju galā. Jā, paldies. Baiba. Jā, es nebūšu oriģināla, vai ne? Un, protams, ka vadītājiem ir milzīga nozīme, jo gan no vadītāja lēmumiem, gan no izvirzītajiem uzdevumiem ir ļoti, ļoti atkarīga darbinieku, ne tikai emocionālā labizjūta, būsim godīgi. Ja? Tā kā patiesībā tur ļoti, ļoti daudzas lietas ir saistītas tieši ar to, kā veidojas mijiedarbība komandā un kā vadītājs spēj uzķert to brīdi, kad viņa komandai vai individuālam cilvēkam ir kaut kas nepieciešams. Un es atkal lai būtu drusku oriģinālāka, padalīšos ar vienu praksi, kas mums bija pāris gadus atpakaļ. Mēs saviem vadītājiem pilnīgi absolūti brīvprātīgā kārtā piedāvājām iziet mācību kursu, kas saucās emocionāli inteliģents vadītājs. Un, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi un ļoti jēdzīgi uz savu vadīt prasmi paskatīties arī no šīs prizmas. Jā, paldies. Ko lai es saku? Man liekas, ka jo autoritārāks vadītājs, jo lielāks klusums organizācijā. Un jo empātiskāks, jo vairāk sarunu arī par to tēmu, par ko mēs šodien diskutējam. Tāpēc vadītājiem ir ļoti liela nozīme, bet jo skaļāks uzņēmums, tīri tai izpratnē, kad ir daudz ziņojumu, ir sarunas, ir tā brīvības sajūta un katrs var pašizpausties, jo grūtāk pašam vadītājiem, jo viņš taču ir milzīgs filtrs. Un tāpēc es teiktu, ka tādās empātiskās organizācijās, tad, kad vadītājs parūpējas par visiem citiem, mēs nedrīkstam aizmirst par tiem vadītājiem, jo ja viņi aiziet un ja viņu vietā paņem kādu autoritāru, tad tie cilvēki izjūt to skaudro maizi. Un tad bieži vien liekas, ka kur ir tā, kur beidz demokrātija, ja, un sākas kaut kāda tāda arī psiholoģiskā drošības robeža tam vadītājam, lai viņš arī vispār būtu veiktspējīgs. Tas, man liekas, par ko arī organizācijām jādomā, un ka tie psihoemocionālie riski, mēs bieži vien domājam par tādu vairumu darbinieku, kā mēs viņiem palīdzēsim, bet aizmirstam par to un par tiem, kuriem ir jādomā par to vairumu. Arī vadītāji darbinieki. Arī vadītāji ir darbinieki, un arī vadītājiem ir ģimenes un viņu dzīves, un pat ar visu to, ka viņi ir narcisi. Viņi pa lielam,
Tāpēc jau viņi, ne visi varbūt, un to jau mēs arī nesagaidām, kad 100% cilvēku kļūst par vadītājiem, kaut arī viņiem gribētos, bet vadītājiem arī ir tā maizes biezā garoza, kas viņam ir jāēd, un viņš bieži vien ir arī visvientuļākais organizācijā. Tāpēc arī pajautājiet ne tikai citam, kā iet, bet arī vadītājiem. Jā. Un paldies. Un Māris Zīmīti par 5 minūtēm un kādu brīdi atpakaļ jau jautāja, bet man ir vēl viens pēdējais jautājums, kas man ir jāpajautā, izlēžot kādu citu vēl. Un manuprāt, tas ir ļoti būtisks, ko mūsu klausītāji un arī cilvēki, kas ir šeit, kas varētu izmantot un kaut ko, varētu teikt, nošpikot no jums. Vai jūs pavisam vienkārši varat pateikt vienu konkrētu soli vai paņēmienu, ko jebkurš uzņēmums varētu īstenot kaut rīt, lai uzlabotu darbinieku psihoemociālo stāvokli darba vidē? Vienu no visa tā, ko jūs šodien runājāt. Dodiet iespēju darbiniekiem izteikties. Jā, uzklausiet viņus. Vienkārši cieni citus un izturies pret citiem tā, kā tu gribi, lai izturētos pret tevi. Tas nemaksā absolūti neko, un tas palīdz ļoti daudz lietas atrisināt, jo tu risini viņus no pavisam citas prizmas, tad, kad tu to attiecini arī uz sevi. Mikrofoniem. Vienu un tādu, kas dara pilnīgi visām organizācijām, droši vien ir grūti iedot. Pirmkārt, es teikšu, ka sagribiet. Vienkārši tā kā sagribiet kaut ko ar to darīt. Saprotiet, ka jūs esat dzīvs cilvēks, jūs strādājat ar dzīviem cilvēkiem, un dzīviem cilvēkiem ir visādas emocijas, un viņiem ir visādas citas lietas vēl, kas pēc tam rodas no tām emocijām. Un man liekas, ka tā sagribēšana vispār atzīt, ka šī ir lieta, uz kuru darba vide atstāja lielu iespaidu, jau ir ļoti, ļoti liels solis, ja jūs vispār neko tajā jomā nedarat. Viena lieta. Sāciet darīt. Es nesen lasīju Saimons Sinekas citātu. Varbūt kāds ir dzirdējis, kas viņš ir. Viņš tāds domātājs, menedžmenta teorija dažādu pētītājs un iedvesmotājs. Viņš teica, beidziet runāt iedvesmojošas runas, sāciet darīt. Tad būs pārmaiņas. Un tā iedvesmojošā runa ir vajadzīga noteikti, jo tāpēc mums ir jārunā, lai liktu cilvēks ir domājoši būt. Viņam ir jādomā un jāizspriež, bet ir jāsāk arī darīt. Un tā darīšana dažkārt ir tiešām atvērt telpu, resursus, atvēlēt laiku sarunai, uzklausīt idejas, sākt palēnām ieviest, pateikt paldies, reku, šis bija tas kolēģis, kas ievies, un reku, tāpēc tas strādā. Vienkārši solīt pa solītim. Nemēģiniet sakārtot visu savu pagalmu vienā dienā, bet dariet to regulāri un bez apstājas un laimīgi un smaidīgi. Jā, paldies. Un noslēgumā, mūsu diskusijas noslēgumā, es varbūt vēlētos arī tādu nelielu stāstu no sevis un atgriezties pie tā, ko no rīta teica direktors Renāls Lūsis. Man šis rīts tā personīgi sākās ļoti agri, ļoti darbīgi, pa ceļam uz šo pasākumu, un pulkstens 6:00 saņēmu WhatsAppā ziņu. Bet ne par to, kad tu būsi, vai mums viss ir tur sakārtots, bet es patiešām saņēmu ziņu no savu kolēģi, kā tu šodien jūties. Un šī ziņa bija ļoti, ļoti svarīga šodien. Un es gribētu teikt to, ka noslēdzot, jautājiet saviem padotajiem, jautājiet saviem vadītājiem, saviem kolēģiem, kā tu šodien jūties. Paldies! Tāds mazais ieteikums. Jā, mums ir vēl pāris jautājumus. Gribēju atgādināt arī pārējiem, ka mums ir iespēja uzdot arī klātienē jautājumus. Bet jā, tad pāris jautājumus. Elīnai viens jautājums ir. Tātad, kā jūs motivējat darbinieks piedalīties aptaujās?
pieredze ir, kad darbinieki vienkārši noignorē aptaujas? Motivējam caur vadītājiem, protams. Vadītāji ir vēstneši, un viņiem mēs tiešām ļoti lielu darbu ieguldam tajā, lai vadītājiem iesētu arī šo sajūtu. Es gribu zināt, ko viņi domā, ko mana komanda patiesībā domā. Un vēl tas ir arī vadītājiem KPIs, ne tikai šis te rādītājs, bet arī aizpildīšanas procents. Un ir jābūt sasniegtam vismaz 80% rādītājiem. Un ja nav, neviens jau ar īksti nestāv, bet būs tāds, kāpēc tā nav? Un tad viņš tāds, bet vai tad tas ir obligāti? Vēlēšanas arī nav obligāti, bet ir. Kaut kā tā. Lieliski, paldies. Tad ir 2 jautājumi. Te gan nav neviens jautājums adresāts, tā kā droši, kas jūtas arī var atbildēt. Pirmais jautājums būs tāds, vai toksisks un emocionāli vārdarbīgs kolēģis vai vadītājs ir darba vides risks? Risks, kurš ir jāizslēdz no darba vides. Drīzāk es sauktu to par cēloni, nevis par risku, bet ar šo cilvēku būtu ļoti nopietni jāstrādā, lai saprastu, kādēļ viņš ir tāds, kāds viņš ir. Varbūt, kad kaut kur dziļi viņā slēpjas patiesa un sirsnīga sirds. Kolsā. Mums ir vēl kādi komentāri par šo jautājumu? Vai? Labi, tad ķeramies. Mums ir vēl viens jautājums palicis. Vai iekšējā profesionālā izaugsme var kalpot kā psihoemocionālās vides indikators? Jā, es to minēju savā prezentācijā. Absolūti, jo psiholoģiski drošāka organizācija pirmkārt, jo labāk ir uzbūvēta mācīšanās kultūra, kurā tiek dotas iespējas cilvēkiem apgūt papildu prasmes, ja viņi ir izrādījuši šādu iniciatīvu, un tas iedrošina viņus arī spērt nākamo soli. Tā kā pilnīgi noteikti kultūrā, kurā mācās, aug, runā, dara, ko apsola, un tam līdzīgi arī tā izaugsme ir. Mēs ļaujam darbiniekiem pašiem izvēlēties, ko viņi vēlas mācīties. Esam noteikuši to finanšu limitu, bet ir arī izņēmumi. Ir tās mācības, kas ir obligāti nepieciešamas, bet runājot par šo te komunikāciju, tur mēs aicinājām pilnīgi visus vadītājus piedalīties, jo viņi visi ir tātad to cilvēku lokā, kam pašiem ir jāzina, kā tad rīkoties un kā palīdzēt saviem padotajiem. Ko es vēl gribēju piebilst, to, ka šīs mācības tiešām ir kā rādītājs, ja cilvēks apmeklē, tad viss ir kārtībā, bet bieži vien jau problēmas ir tieši tiem cilvēkiem, kas šīs mācības neapmeklē. Un tad mums kā darba devējiem ir atkal savi ieroči, noteikti tādu obligātu stundu vai nodarbību skaitu, kas viņam ir jāapmeklē. Es gribētu vēl atskatoties to, ko es arī minēju, un papildus Dagnijai, te ir arī būtiski jāvērtē to, ka cilvēki tai iekšējā attīstībā bieži vien saprot vertikālu attīstību. Un ja viņiem viņu nedod, tad viņi attiecīgi jūtas slikti. Bet mūsu organizācijā, piemēram, mēs arī ar šo, šis ir mūsu issue, jo mēs ar to vienmēr cīnamies un skaidrojam arī cilvēkiem, kāpēc nevienmēr tikai vertikāla attīstība ir attīstība, jo jūs redzējāt to mūsu darbinieku maiņas koeficients 2,2. Tas principā mums tie ir pensionāri, kas ir aizgājuši pensijā. Ja? Un tad tas viņu amats brīvais ir tas vienīgais, kas tur tais gados ir parādījies, ja? Un tagad visi, nebūs jau tā, visa organizācija, beidzot ir kāda iespēja. Ja? Bet jāsaka tā, ka mums bieži vien ir tā, ka ja mums aiziet kāda pozīcija, tad mums tā rotācija, kas apakšā notiek, dažkārt ir 7 un vairāk cilvēki, jo viens piesakās uz to, tad nākamais piesakās uz to amatu, trešais piesakās uz to, un tā beigās mēs pieņemam entry level pozīciju,
un atkal aug cilvēku organizācijā. Un tas ir tas, kad arī vai jūs kā organizācija esat gatavi tam, ka jūs iekšēji audzējat to pakāpīti. Jā. Jā, man liekas, tas ļoti, ļoti apsveicam tādu pozīciju. Varbūt mums vēl kāds jautājums ir, pirms mēs apkopojam šodienas diskusiju. Dāmas, paldies jums liels. Es domāju, uztāsim kārtīgs aplausus. Jā, droši drīkstat arī apsēsties. Jā, paldies vēlreiz Lindai, Baibai, Agnijai, Elīnai un Lienai, protams. Lai šodien arī tā nedaudz apkopot, paskatītos, kā tad mums ir veicies, un varbūt pāris tādas vārdas vēl pateikt. Protams, ka aicināsim Renāru Lūsu, Valsts darba inspekcijas direktoru. Sagaidām ar aplausiem, dāmas un kungi. Jā, man droši vien būs vēl viens jautājums jums tāds ļoti oriģināls. Kā jūs tagad jūtaties? Tas bija jūtamies, vispār vēl esam dzīvi. Bet labi, es pajautāšu savādāk. Kurš atcerās šodienas pirmo prezentāciju un pirmo bildi, kas bija uz ekrāna? Atceraties? Bija Martai Karlsonai tā svītriņa, jā, un tie paauguriņi. Vai kurš var tā droši teikt, ka viņam psihosociālo, psihoemocionālo problēmu jautājumu risinājumu izdodas atrisināt pie tā pirmā kamielīša kupra, kuram tā izdodās? Ir kāds, kuram, tad mēs redzam uzreiz, kur jāliek zelta ķiveri roku galvā uzreiz. Nav tā izdevies visiem, ja? Varbūt pie tiem diviem, tā kā kādam ir sanāca, tad tur tā kā točna mēs ir daži, ja? Necels rokas, bet tā kā varētu teikt, ka ir izdevies. Apsveic tos, bet tā kā saprot, ka pārējie klusētāji biežāk ir tajā samežģītajā kamoliņa klucītī, ja? Kur tie mezgliņi tādi sapinušies un grūti atšķetināmi, ja? Un tāds tīkliņš tur sanācis, tāds nevienlīdzīgs. Un ideāli, protams, jūs to varētu kā tādu ziemas bluķīti izvilkt ārā, ja tagad pavasari gaidot un pielikt uguntiņu un smuki sadedzināt un aizlaist pa gaisu un tā kā ielaist pavasaru darbvidē. Forši, ja tā varētu izdarīt. Ja, diemžēl, laikam, tik vienkārši ar to bluķīti un ar to jautājumu nesanāk, tad es vismaz ceru, ka šodien pēc visa dzirdētā ir nevis tādas tā kā bailes un grūtības vai tā kā tāds, cik tas viss tagad grūti un sarežģīti, bet ka jūs jūtaties iedrošināti, ka saprotat, ka jūs neesat šo sāpi vieni, ka vismaz šeit klātesošie, es domāju, arī aiz ekrāna mūs vērojošie, saprot, ka šis jautājums ir aktuāls ļoti, ļoti daudziem, lai neteikt, ka visiem. Ja, un ir nevis, teiksim, tādas bailes par to, ka kaut kas ir jārisina un kā tagad tam pieķerties, bet ir tāds iedrošinājums, ka ej un sākam un mēģinam. Un šodien es dzirdēju kā minimums 4 lieliskus stāstus, skatos uz pirmajām rindām, lieliski stāsti. Es ļoti ceru, ka vismaz šos 4 noteikti mēs redzēsim un dzirdēsim arī rudenī, zelta ķiveres konferencē, un tiem, kas varbūt mums pieslēdzās tiešsaistē un nav visu dienu klāt un nepiefiksē faktu, ka mentālā veselība ir un būs 3 gadu tēma, gan sākot ar šo gadu, gan turpmākos, un ka mēs meklējam šos labos piemērus, tad es ceru, ka no šodienas iedvesmām un stāstiem tomēr jūs arī jūtat, ka arī kaut kas tiek darīts jūsu uzņēmumos, un ka varētu varbūt aiziet pabikstīt to personāla vadību vai augstāko vadību un saņemties, ka to pieteikumu vajadzētu uzrakstīt un padomāt un padalīties ar to, kas notiek. Un noslēgumā es noslēgšu ar vienu citātu no citas jomas, gan es pie viņa nonācu klausoties finanšu un investīciju grāmatas un audio podkastus, bet arī investīcija cilvēkos, arī investīcija. Un tas stāsta par to, ķīniešu sakāmvārds tas ir, kurš runā par to, kad ir labākais laiks iestādīt koku. Pirms 20 gadiem viņš bija labākais laiks. Droši vien pirms 20 gadiem būtu labi atrisināt pie tā pirmā paauguriņa tās problēmas. Bet, ja nesanāca to koku iestādīt pirms 20 gadiem, tad nākamais labākais laiks ir tagad. Ja? Tagad ir tas nākamais labākais laiks. Un pat, ja kāds no šodienas visa dzirdētā iedvesmojās tikai uz to, ka jānopērk pankūka pāna, sākam vismaz ar to, nopērkam to pankūka pānu, jo tas ir viss, kas šodien tā uzreiz ir reāls un izdarāms. Ja? Bet es ticu, ka katram no vienām jums radās daudz labas idejas, ko varētu paņemt un darām.
Paldies visiem par klātsamību, paldies visiem, kas mūs vēroja un sekoja, paldies projektu komandai, kas šo pasākumu darīja iespējamu, visiem lektoriem, kas šodien dalījās ar saviem skaistiem un foršiem pieredzes stāstiem, visiem 3 skaistiem un foršiem moderatoriem, un lai mums visiem izdodas. Paldies! Jā, paldies vēlreiz, lai visiem izdosies diena, un jā, tiekamies kādā citā reizē jau.